Ja mēs runājam par Rīgas brīvostu, tad mums ir jau ilgadēja sadarbība ar Rīgas brīvostas pārvaldi. Un tad šo mācību names 2023 ietvarā tad saskaņā ar mūsu scenāriju bija paredzēts, ka šī ostas teritorijā tad ir iefiltrējies pretinieks. Šeit atradās vairākas pretinieka grupas, un tad bija dots uzdevums mūsu vienībai sagatavot plānu un veikt šī pretinieka neutralizēšanu. Tad mēs veltam arī diezgan lielu resursu drošības nodrošināšanai ostas teritorijā. Un, protams, militārās kravas, tas ir segments, kas pēdējā laikā paliek aizvien būtiskāks, arī konkrēti runājot par Rīgas brīvostas darbību. Līdz ar to neizbēgam gan uzņēmējiem, kas Rīgas brīvostā strādā, gan arī pašiem ostas pārvaldes atbildīgiem darbiniekiem. Šai procesā ir jābūt iekšā, un, protams, mācības ir tiešām tā praktiskā puse, kur tu atstrādā dažādas iepriekš taktisks uz papīra sarakstīts un saplānots taktikas un procedūras, bet jebkurā gadījumā būtiski ir šī praksa un ne tikai šīs militārās mācības, mēs ostā veicam arī virkni dažādi citu praktiski civilu raksturu mācības. Tā kā mēs šīm aktivitātēm vienmēr esam bijuši atvērti. Ostas policija strādā ikdienā, un mēs neesam tāda militāra armejiska struktūra, mums ir bruņojums, bet viņš ir atbilstoši policijas bruņojums. Esošajā situācijā, pēc tā, kad mēs daudzus gadus dzīvojam tādā komforta zonā attiecībā uz kaut kādiem ārējiem apdraudējumiem, uzbrukumiem. Tagad visas mācības jau ir svarīgas, lai saprastu, kādi resursi ir, kādus resursus mēs varam piesaistīt un cik ātri un ko mēs vispār kopēji varam izdarīt. Ņemot vērā ostas tādu nozīmi, mēs nepārvērtējot viņu, bet viņa būs ļoti nozīmīga arī jautājumā, ja tiešām notiks kaut kādi incidenti, kas būtu vērsti uz kopēju drošību, tad osta būs viens no tiem, kas varētu nodrošināt, kad Latvijā ierodās šie mūsu atbalsta spēki, mūsu sabiedrotie, kas notiek jau vairākus gadus, un tāpēc mēs esam ieinteresēti sadarboties. Un